Ej, tu dirst! Nu, kas ir? Tikko baigā doma prātā ienāca. Nu? Tu domā, es tev stāstīšu? Labākās idejas nevienam nedrīkst izpaust, Alfred. Nevienam. Bet es esmu tas labākais čams. Nu gan tu augstprātīgs. Kā tu zini, ka kaimiņš Jāzeps nav mans labākais draugs? Ha? Viņš tā kā to tā iecienīto baibiņu samīl. Nē, nu, Alfrēdiņ, es gribēju tik bišķi pajokoties, bet tu viss jāsačakarē pieminot man sāpīgas tēmas. Vai, nu piedod. Alfrēdiņ, viss sūdi, es esmu bēdīgs tagad. Tā, Alfrēdiņ, plāns tāds. Par cik tu man esi bēdīgi pataisījis, es gribu piedzerties. Bet es nedrīkst dzert viens, jo tad es būšu alkoholiķis. Nu, dzersim abi kopā. Tieši tā, iedzersim kopā un izlīgsim mieru savā starpā. Miers, tas ir labi. Tas man patīk. Nu, bļāviens, Alfred, tu jau esi pālī. Mauca. Pits un zēveli. Labdien! Jums tāds interesants braucamais. Kur tad Eldziņa? Eldziņa aizgāja pensijā. Es esmu viņas mazmeita Laura, jaunā pārdevēja. Nu, maita. Alfrēdiņ, ko tu dari? Kā domā, labāk ar dzēreņgašu vai ar procentiem? Alfrēdiņ, tu esi atpalicis. Elga šeit vairs nestrādā. Nav vērts meklēt izdevīgākos variantus. Šitā parāda mums neko nedos. A, ko tad? Bāz biksēs. Nav variantu. Šito arī. Hei. Nu sūcis, puļķa Alfred. Stāt! Kas jums tajās biksēs? Krāns biksēs. Jā, krāns biksēs. Gribi redzēt? Alfrēdiņ, neaizraujies. Tūlīt pat parādiet. Laiks doties prom. Stāvi! Stāvi! Vai arī es saukšu policiju? Šerifs Jānis, jūsu rīcībā! Kāds šerifs? Es policiju izsaucu. Es jau arī esmu policija. Šajā ciemā visi mani sauc par šerifu. Un es esmu, kā teikt, galvenais policijas pārstāvs. Nu, ja jūs esat galvenais, tad jūs noteikti varēsiet man palīdzēt. Šerifs Jānis, jūsu rīcībā! Ar ko lai sāk? Tātad piebrauc te pie veikala katafalks, īsts katafalks. Jā. Ja? No viņa izkāpj ārā tāds vecis tāds tā kā kungi, nodzēries. Jā. Un iet pie manis veikalā, un no viņa nāca tāda nelāga smaka, tā kā pēc sūdiem. Un viņš pieiet pie maniem dārgākiem alkohola plauktiem, vienu saplējis, kaut kādas divas sabāstas biksēs, un es viņiem saku, stāvi, tūlīt pat vēl tās pudeles laukā. Un viņš tā vietā izvilka savu dzimumu orgānu. Dzimumu orgānu? Jā, dzimumu orgānu. Un kāpēc? Nu, es nezinu, varbūt, ka es viņam šķitu simpātiska. Es neesmu pārsteigts, jūs tiešām esat simpātiska. Tiešām? Un arī smaršojat dievīgi. Gluži kā ceriņas zieds pavasarī. Tāds šampūns tieši. Policista kungs, ar šādu degunu jūs visus noziedzniekus noķersiet zibenīgi. Paldies, jā. Svētā Dievmāte! Policista kungs, vai jūs gadījumā neesat redzējis katafalku šajā apkārtnē? Jā, tur te piebrauc katafalks ar tādu vecu smirdīgu kungu. Skaidrs, kurā virzienā viņš devās. Tur, tajā, tur. Paldies. Lūdzu!
Jā, Jankons, pagaidiet! Mani sauc šerifs Jānis. Jūs man šķietat ļoti. Kas par sievieti? Es viņai aizsūtīju uz nepareizo pusi. Es ceru, ka tu viņu vairāk nekad neredzēsi. Kas un galīgi stulbēsi? Es tev rakstīšu. Jā. 112, tas nav mans telefona numurs. Un man neinteresē romantiskas attiecības. Tāds kretīts. Alfrēdiņ, uzvelc reitu uz zemes. Nu, beidzot, mēs esam zirgā. Man nemaz nav reitus. Nu, tad brauc ar pliku desu, Alfrēdiņ. Brauc ātrāk, mēs esam baigi lēni. Bet es jau tā esmu baigi ātrs. Brauc ātrāk. Bet ko mums jāsteidzās? Es teicu ātrāk. Dievs! Mums šmiga beigsies, kamēr mēs tiksim līdz makšķerēšanai. Tu nemaz neteici, ka mēs brauksim makšķerēt. Nu, tā ir pašsaprotama lieta. Bļāviens, Mārk, cik tad mēs ātri esam? Mēs nemaz spidometru te nerādām. Alfred! Helms, Māri, kas tas bija? Policista kungs, es pati varu tikt galā ar šo visu. Atradīšu katafalka zaglu. Kurš? Jūs viņu neatradīsiet. Ko? Kāpēc? Mīļa Jaunkunds, pielietojiet savu 30 gadu ilgo pieredzi izmeklētāja amatā. Šajā ciematā es esmu noskaidrojis, kur viņš atrodas. Un labākais, ko darīt šajā brīdī, ir tērēt laiku runājot ar mani, nevis arestējot viņu. Nu, 30 gadi ciemā, kur aptuvenais iedzīvotājs skaits ir 50. 56. Parāda tikai to, ka jūsu pieredze nav vērtama sūda. Tādēļ, policista kungs, lūdzu pasakiet man vietu, un es pati bez liekām problēmām visu atrisināšu. Diemžēl tas nav iespējams, jo šī informācija ir konfidenciāla. Tu pat nevari iedomāties, ko tas vecais maitas gabals ir izdarījis. Viņš nozaga man... Mīļa Jaunkunds, iečuksiet man ausī savu telefona numuru, vārdu, nu, iespējams arī adresi, nu, lai mēs varētu sakontaktēties. Un tad... Hei, tu nenāksi? Tu nobrauc, tu arī skaties. Tev jāhaidī, tas viss nav dzīvnieks, Māri! Kundze! Velns tu tāds! Neļauj aizgājējiem aiziet! Acis aizleist! Tu, draņķis! Alfred, braucam makšķerē. Nu ko, Māri, braucam makšķerē. Laba ideja. Arūna. Skaists vārds. Sauts. Zini, tas man atgādina... Zinu tikai virzienu. Pat nezinu, kur viņš atrodas. Nu, ja jau Alfreds ir tāds dzērājs, tu neuztraucies. Mūsu ciemā ir ļoti daudz dzērāju šoferi. Tu paskaties, kāda man kolekcija aizmugurē. Alkohols. Tā ir mana specialitāte. Ne jau tā es to domāju. Nu, tu jau man saprati. Pajautā lūdzu tai kundzītei, vai viņa nav kaut ko manījusi. Sveicināti, Jaunkunds! Vai jūs neesat redzējis auto, kuru pārvadā mirušus cilvēkus? Ak, mans Dievs! Aizbrauca uz purva pusi. Mirušais no aizmugures bļāva, ka gribot makšķerēt. Veļu laiks par agru iestājies. Jā. Staigā riņķī. Labi, jā. Ai, jūs man Paldies. aizvest nevarat? Pieri asiņoja, būtu labāk viņu
mājās aizvedis. Baigais likumsargs. Tā nav laika. Viņa kaut ko teica par makšķerēšanu. Un vienīgā vieta, kur ciema apkārtnē kaut kas ķeras, tas ir pēc ciema pludmale. Bet kāds sakars? Vēls vakars. Klausies, tu man tā nepateici, kas tajā katafalkā iekšā? Nauda? Zelts? Māri, bet kāpēc mēs nācām makšķerēt, ja mums pat makšķeru nav? Nu, re, nav neviena iemesla, lai mēs atkal neiedzertu. Bet mums pat dzert vairs nav. Nu, tad maucam peldēt. Ej, tu dirks! Šitādā ūdenī pipels nokritīs. Ai, cik skaisti. Nu, gluži kā agrāk, ne? Alfrēdiņ, tu runā tā, it kā gals tev būtu klāt. Gan jau krāns vēl strādāja pie pūles. Tici man, nekas vēl nav beidzies. Tu atceries to domu, kas man iepriekš iešāvās prātā? Tā, ko tu man negribēji teikt. Alfrēdiņ, nedirs daudz. Es gribu tevi ņemt sev līdzi. Uz kurieni? Lielajā zvejā, uz zemēm, kur vienmēr ir silts, kur zīvis uz āķiem, kā mušas uz sūdiem, tālajos dienvidos. Tas taču ir tālu. Un ko tu te domā? Palikt viens? Bez manis? Nu, ko tad es te viens bez tevis iesāktu? Un tad ko tu ņemies? Maucam. Hei, paskaties, kas tad te mums? Es drīkstu ar Alfrēdu aiziet parunāt divatā. Es ticu, ka mēs visu varam izrunāt mierīgā ceļā. Nu, bet, protams, Karol, es tev pagaidīšu. Un es parūpēšos, lai viņš nekur neaizmuk. Es tev piesakšu. Es tūlīt būšu atpakaļ, tēti. Alfred! Arūna! Māri, kur tu pazudi? Alfred, panāc šurp, es tikai vēlos ar tevi aprunāties. Neiešu, es esmu pliks. Kāds starp? Māri, kur tu esi jau? Nāc šurp. Es esmu gandrīgs. Nu, bļāviens, Alfred, nāc ārā no ūdens. Nē. Alfred, ja tu nenāks ārā, es paņemšu tavus drēbes. Tu muitas gabals! Ew, kur tu biji pazudis? Rekas man. Braucam, Alfī. Katafalks! Kā tu varēji neredzēt viņu? Ko tu darīji? Ko darīji? Pačurāju! Katafalks tikko aizbrauc! Pagaidi, to nomierināties! Lietas man vienreiz mierā. Es esmu pazaudējis savu tēvu, un tu tikai vēlies manās biksēs ielīst. Nu, atvainojiet, es nezināju. Vienreiz sāc darīt savu darbu, šerif. Ja nē, tad tā arī nodzīvos visu dzīvi viens, kā viens liels traucēklis. Traucēklis? Traucēklis. Muļķis.
Ko es te vispār daru? Kā man te vispār bija jābrauc? Es šeit vairs neiedaros. Man nevajadzēja braukt prom. Domājot tikai par sevi, es viņu atstāju brīdī, kad viņam vajadzēja palīdzēt visvairāk. Nevaino sevi. Cīņa ar alkoholismu, tas nav karš. Tas ir duelis, kas jāizcīna pašam alkoholiķim. Tu viņu pazini. Māris bija riktīgs ampelmanis. Žēl, ka viņam tāds liktenis. Bet man liekas, ka viņš bija laimīgs cilvēks. Tiešām? Kā tu zini? Tāpēc, ka viņi abi divi ar Alfredu bija tās kā unikāls zeķu pāris. Tiklīdz viena zeķe cauri, tā otrā vairs nekam nedara. Viņi abi divi bija visu laiku kopā. Viņi neskaitāmas reizes bija man te aizmugurē mašīnā. Un tieši tāpēc es zinu viņu iecienītākās dzeršanas vietas. No Alfrēdi, re, kur ir? Mūsu vecā laiva. Tu tiešām esi gatavs doties projām? Māri, ar tev tak jebkur. No Alfrēdi. Alfred, Ar ko tu runā, vecums? Saka, ka runā. Saka, šerifkungs. Nu, atvainojiet man par šīm neērtībām. Tavs tētis tikai gribēja tev vēl nedaudz uzkavēties. Alfred, viņa tak vairs nav. Muļķības karoni. Viņš ir dzīvs. Viņš gan tavās atmiņās, gan manās atmiņās. Starp tevi un tavu tēti ir saikni, tā kā līdz viņai aizsaulītē. Ko tu skumjas, kuķēn? Māris bija viens laimīgs zēls un ir tikpat laimīgs arī tagad redzot savu saules puķīti. Tiešām? Nu, bet, protams, ej, dara savu darāmā. Nemēģini viņam kaut ko pierādīt. Nu, viņš saka, zina, ka tu mīli viņu. Viņam grēs un ceremonija nav vajadzīga, lai saprastu to. Es jau nedaudz pasēdēšu, man tās ceļās priekšā. Nu ko, Alfrēdi? Rulējam tālāk? Rulējam tālāk.